Tēva, Dēla un Svētā gara vārdā. Žēlastība Jēzus no tā, kas bija, kas ir, kas nāk. Svētīts cilvēks no pārkāpuma, iedod, ka grēki atklāti. Lūdzu. Spēcīgais Dievs, sirds šķēlīgais Tēvs. Es nāku grēcinieks, Tev sūdzu savus grēkus, par ko esmu pagrēkojis, domās, vārdos
Tad kunga vārds nāca par Eliju: celies un ej uz Cārfotu, Sidonā, un dzīvo tur. Redzi, es pavēlēju, lai kādā atraitnē tevi tur uztur. Viņš cēlās un gāja uz Cārfotu. Kad viņš pienāca pie pilsētas vārtiem, redzi, kādā atraitnē lasīja zarus, un viņš tai uzsauca: lūdzu, atnes man traukā mazliet ūdens, lai varu padzerties. Viņa gāja pēc tā, un viņš tai sacīja: lūdzu, atnes gabalu maizes. Tā atbildēja: tiešām dzīvs ir kungs, tavs dievs. Ja man būtu kas cepts, traukā ir tikai sauja miltu un krūkā nedaudz eļļas. Redzi, es esmu salasījusi pāris zaru un iešu gatavot ēst sev un savam dēlam. Pēdīsim un mirsim. Elija tai sacīja: nebīsties, ej un dari, kā sacīja, bet vispirms izcep un atnes man mazu plāceni. Pēc tam cep sev un savam dēlam, jo tā saka kungs, Izraēla dievs: milti traukā nebeigsies un krūkā eļļas nepietrūks. Līdz dienai, kad kungs dos zemē lietu. Un viņa gāja un darīja, kā Elija bija sacījis. Gan viņš, gan viņa un tās nams varēja iztikt daudzas dienas. Milti traukā nebeidzās un krūkā eļļas nepietrūka, kā Elija bija sacījis kunga vārdā. Tā kunga vārds. Pateicies Dievam. Bet es jums saku, dzīvojiet garā, tad jūs neļausieties miesas iegribām, jo miesa iekāro pretēji garam, bet gars pretēji miesai. Tādēļ, ka tie abi stāv viens otram pretī, jūs nevarat darīt visu, ko gribat. Ja gars jūs vada, jūs neesat bez bauslības. Miesas darbi ir skaidri redzami. Tie ir netiklība, nešķīstība, izlaidība, kalpošana elkiem, pūšļošana, ienaids, ķiltas, greizsirdība, dusmas, patmīlība, nesaticība, šķeltniecība, skautība, dzeršana, dzīrošana un tam līdzīgas lietas, par kurām es jūs tagad brīdinu, tāpat kā jau iepriekš esmu jums sacījis. Tie, kas tādas lietas dara, Dieva valstību neiemantos, bet gara auglis ir mīlestība, miers, prieks, izturība, krietnums, labestība, uzticamība, lēnprātība, savaldība. Pret tādām lietām nav bauslības. Tie, kas ir Kristū, ir miesu krustā piesituši kopā ar kaislībām un iekārēm. Tā kunga vārds. Pateicies Dievam.
tad kopā ar Mārtiņu un Tīnu iesvētību reizi. Tagad aicinu Mārtiņu pie salvā. Šodien iesvētību reizē mēs tā arī sarunājam, ka neiesim to garo ceļu, bet nolasīšu katram no šiem jauniešiem viņa īpašo pantu. Un lūdzu visus klātesošos, tad, kad es aizlūgšu par viņiem, par katru atsevišķi, tad sirsnīgi veltieties ar aizlūgšanai un dodiet tādu ieskrējienu, tādu jaudu šai dienai, jo beigās visa ticības apliecināšana vēl stāv priekšā, un neviens no mums mēs nevaram zināt, kā mēs varētu tikt mūsu dzīves laikā pārbaudīt tieši sirdsapziņas līmeņos. Šī pasaule ir nedroša. Un kaut kad, varbūt pat nelaikā, mēs varam piedzīvot to, ka mūsu dzīvē ir pienācis kāds rezumē. Ja, kāds noslēguma brīdis, pat tad, kad mēs to negribam. Un tieši šis ir tas, par ko beigās mēs izšķirsimies. Pirms dievkalpojuma ar Uldu pārunājām kādas lietas, un tad man nāca atmiņā kādi īpašie stāsti par to, kur cilvēkam sirdsapziņā jāpieņem pareizais lēmums, kas maksā ārkārtīgi daudz un varbūt pat paša dzīvību. Taču pestītājs sacīja, nevienam nav lielākas mīlestības kā šī, ja kāds pats sevi atdod par savējiem. Viņš to izdarīja mūsu labā. Un tas ir visas kristīgās ticības, visas garīgās rietumu civilizācijas sākums. Tas ir tas atdot sevi, veltīt sevi. Šodien mēs esam nonākuši pilnīgi citās kategorijās. Katra paša individuālā labklājība šķiet, tas ir kaut kāds sasniegums. Un mēs pazaudējamies. Mēs pazaudējam sabiedrību, mēs pazaudējam viens otru. Iedomājies, mēs pat bērnus vairs nevaram atļauties šai pasaulē laist. Ja? Jo kā gan, ja, kas mums ir tik sarežģīti un tik grūti, jo tas atņems kaut ko no mums. Pat to esam pazaudējuši. Tāpēc, draugi, būsim uzmanīgi šai ziņā. Jo šī dzīve beigās tiešām nav domāta tam, lai mēs viņu ņemtu un tā vienkārši izbaudītu, kā mums pašiem tīk. Beigās ir kopsaucējs. Un tam mums jādod atskaiti jau tagad. Tāpēc mācamies to. Lūk. Tā arī mūsu kungs saka, kas man apliecinās Dievu priekšā, cilvēku priekšā, to es apliecināšu debes Tēva priekšā, kas ir debesīs. Tad apliecināsim savu ticību. Es ticu uz Dievu Tēvu, visu valdītāju, debesis radītāju un uz Jēzu Kristu, Dievu iepriekšējo dēlu, mūsu kungu, kas ieņems no svētā gara, piedzimis no jaunās Marijas, cietis ar Poncija Pilāta, krustā sists, nomiris, apakts, nogāzts saulē, trešajā dienā augšām cēlēs no mirušajiem. Uzkāpās debesīs, sēdies pie Dieva, visu valdītāju, Tēva labās rokās, no kurienes viņš atnāks tiesāt dzīvos mūžus. Es ticu svētā garu, vienu svētu kristīgu baznīcu, svētā saulēcu, grēku piedošanu, mīlestības augšām un mūžīgo dzīvošanu. Amen. Dievu priekšā ticību esat apliecinājuši. Tad es jums jautāju, pirms Mārtiņ tevi, vai tu no sirds esi apņēmies palikt uzticams šai aicinājumā piederēt mūsu kungu pestītāja Jēzus Kristus baznīcai un kā šodien arī
tiks iesvētīts Daugavpils Mārtiņa Lutera draudzē, vai esi gatavs panest arī pārbaudījumus un savu sirds apziņas atskaiti Dievam dot? Ja tas ir tā, tad apliecini to visiem dzirdot jā ar Dieva palīgu. Jā. Ar Dieva palīgu. Dieva palīgu. Tas kungs to dzirdējis. Apliecini savu piederību Latvijas evaņģēliskajai luteriskajai baznīcai un šodien šai Daugavpils Mārtiņa Lutera draudzei. Un ja arī tu savas dzīves laikā, savas ticības pieredzes laikā ņemies savu sirdsapziņas atskaiti kungam Jēzum dot, tad apliecini to visiem dzirdot sacīdama jā ar Dieva palīgu. Jā, ar Dieva palīgu. Tas kungs to dzirdējis. Un tad, tagad iesvētīsim jūs ar katru veltītu īpašu pantu no svētajiem rakstiem, izrakstīt, turēt kā savu. Un laiku pa laikam uzmest aci tai svētībai, ko šī diena mums jums ir devusi. Un droši tad doties tālāk, visā tālākajā dzīves pieredzē, kas jums stāvēs pretī. Un vienkārši tad arī sevi uzticēt Dievam pēc tās žēlastības, ko viņš jums šodien ir piešķīris. Jāņa evaņģēlijas 6. nodaļa. Četrdesmitais pants. Jāņa 6:40. Tā saka tavs pestītājs. Jo tāda ir mana tēva griba, lai ikvienam, kas skata tēvu un viņam tic, būtu mūžīga dzīvība, un es viņu celtu augšā pastarā dienā. Āmen. Mīļais pestītāj, tavs žēlastības dēļ, slavu, gods un pateicību tev par šo dvēseli, kur tu pats esi savam godam izredzējis. Tevi šobrīd piesaucam par Tīnu. Lūdzam tev svētību no šīs dienas turpmāk, līdz pat tam brīdim, kad viņi sveicinās tevi tur debesu valstībā, kur tu dzīvo un valdi līdz ar visiem eņģeļiem un svētījiem. Mīļais pestītāji, tavu žēlstību dēļ dari Tīnas dvēseli par sev piederīgu. Un ka viņi ir apliecinātāji gan vārdos, gan darbos, gan domās, gan cerībās, gan paļāvībā uz tevi. Svētī Tīnu, kā apliecinātāju viņas dzīvē, kur viņa kopā ar saviem tuvākajiem. Svētī, ka arī tie var pieredzēt un redzēt, kā Tīna aug un kā tu pats viņu gatavo. Tavs žēlstības dēļ, mīļais kungs, iesvētī viņu par tādu, kuras sirds vienmēr atvērta tiem, kam pietrūkst. Vienalga, vai laika, vai maizes, vai sirds siltuma. Svētī viņu par dāsnu sirdi un reizē dot gudrību izšķirt, kas ir kas. Mīļais pestītāji, tev žēlstības dēļ, lai Tīna ir tās bērns, tavs bērns, caur kuru viss labākais notiek, un dari viņu arī par auglību un par svētību. Visiem tuvākajiem, lai viņas nams vienmēr atvērts, un lai tava žēlastība ir ar viņu, caur tevi pašu, mūsu kunga pestītāju Jēzu Kristu. To lūdzu. Āmen. Tātad Jozos 1:8-9. Esi stiprs un drošsirdīgs, lai tava muti nepamet
bauslības grāmatu, bet apdomā to dienām un naktīm, kad tu vari turēt un darīt visu tā, kā tas tur ir uzrakstīts. Tad tev ceļi tev labi izdosies un tev viss laimēsies. Āmen. Kungs Jēzu Kristu Dievdēls savā žēlastībā uzlūko šo bērnu. Pateicībā, ka tu viņu esi devis un ka tu viņu sirdis darījis maigu. Kungs saglabā to un reizē dara to arī vīrišķīgi un pārliecinātu tevi, jo tu esi ar Martinu. Tu viņu nepametīsi. Tu savā žēlastībā stāvēsi viņam klāt un darīsi visu, kas nepieciešams viņa dēļ, lai viņš pastāvētu ticībā, tajā augtu un nestu labus augļus. Mārtiņa Gabriela, es tevi iesvētīju Tēva un Dēla un Svētā gara vārdā par pilntiesīgu Latvijas Evaņģeliskās Luteriskās baznīcas locekli. Turi to, un tu pastāvēsi caur Jēzu Kristu mūsu kungu. Āmen. Āmen. Ja mēs tā iesvētām pilntiesīgu Latvijas Evaņģeliskās Luteriskās baznīcas. Es mazliet jūs Viss kārtībā? Viss labi? Jā. Nu ko, tagad jūs esat iesvētīti? Jums tagad ir daļa pie visiem labumiem baznīcā. Pirmkārt ir pie Dieva vārda, pie sakramenta arī. Un tagad, kad svētais vakarēdienas būs iestādīts, tad arī jūs paaicināšu vispirms, kā jau mēs runājam. Jā, un tad jūs nāksiet svētā vakarēdienu. Tīna atceries savu Jāņa evaņģeliju. Atceries? Tu dzirdēji? Jā, Mārtiņ, ko tev lasīja? Jozavas 1, 8, 9. Jā? Jozavas 8, 9. Jā, paturēt šos pāņus tad. Labi. Paldies jums. Droši atgriezīties. Thank you.
Sacīsim pateicību.